Lietas ir pārstājas, atgriezīsimies mazajā trasē, kur brauc mazie automobīļi. Interesanti, ka kārtības vispār netrīk. Vairāk brīdis ir klāt, to pārmaiņas, kas braucien, kas pieskur, vienalga lielā vai mazā brīdis, interesantākā daļa. Tā 2315. numuriņš jau dodas uz ieejas 2300. Norman, vai tu vēl joprojām priecājies, ka mani ierauga? Absolūti, jā, tikai nevar tev atrast, ka cilvēki ir atnākuši pēdējo pusotru stundu laikā, ka ir aizvien grūtāk to sastu, bet tu tā valda lietas, ka ir pamanījis vienmēr. Līdz numuriņam 2300 dodās uz mūzēs, pārējie skatās brīdis, es tagad mēģināšu noskaidrot, kas tad notiks uz brīdi. Jā, ok, tur ir arī tālāk. Tātad tālāk būs SP3 tādēļ braucīs. Tie varētu turpināties apmēram pēc 10 minūtēs. Pagaidīsim, noklausīsim trāsus, cik mēs spēsim, jā. Un tad slēdzam iekšā prožektors un sākam tādēļ braucies. Super atgaizinājums arī būs, mēs jau esam tik dziļi iekšā pavasarī, kad rīz jau vasarā, ka esam aizmirsuši, ka kaut kas, kas paliks arī šurs, bet galvā šīs ir mūzēja un nāks, mēs esam pie Rīgas motoru mūzēja. Jā. Jā, tā ir kā Mašīni. Nākādi vēl viena lieta, kā tiem, kas varbūt pieradušies tikko, ka pēc neilga brīža nepateiksim reizi tikko, ka atbilst trasu, mašīna satīsies drošāk, šī ir teikti. Būs kādam trīs no krātakošiem skatītājiem, būs iespēja pastāvot tikko izlaudināt, ko mēs tagad redzam. Notiks neliels ārkā izlauž vai loterijas, uz atļautīgi varbūt ne, bet drīzāk uz veiksmīgi, un tāds trīs laimīgi varēs ņemt rokā pulks un mēģināt driftēt absolūti drošā veidā, paši neatrodoties pie stūras, bet pie stūras kā Rockstar Sobeks. No tas varam padoties, es labāk saņemt Rockstar vērtīgas balvas. Bet pagaidām notiek žāliešana dažiem dažādiem veidiem, gan ar sklotu, gan ar automašīnām. Tehniski rakstās pagaid kā jāsitā notiek par pārbrauciem, jā. Tad šīta man vajag kādu, kas izstāst, kāpēc drīkta noslēgumā brauc pa pāri. Tu to varētu izstāstīt? Jā, tagad varbūt pagājās, kāpēc sākās drīkta beigās, jo naudu vai motorīt vēl ielāk, ir tie pārbraucumi, tas svarīgākais. Tie saucamies fināli, tā kā lielajā driftā. Tagad mums viss ir jāuzmaz. Jā, bet kas tad notiek? Tur skaidrs, ka nobrauc valsts. Skaita punkts. Tas bija glābs. Īstais uzvot ir tā, ka viņi brauc tīgatā, vispirms viens pa priekš, tad otrs pa priekš, un tad ir tas attālums, Jā, tas var tagad viss notiek tāpat kā lielajā drītā, brauc pa pāriem, vispirms brauc viens pa priekš, pēc tam otrs pa priekš. Un ir jācenšās ieturēt pēc iespējas stabilāks attālums, nemainīgs attālums, automašīna, kas brauc aizmugurē. Nu, tagad šobrīd īstenās vārēt tāpēc, ka ir ļoti klats. Un viss pasākums, protams, vērtēs iespējas. Nu, un dabiski automašīna sagriežās trasē, kad automātiski tiek iesaistīts šajā braucienā zaudējums.